Novembra sākumā ar svinīgu pasākumu tika atzīmēta Dienvidkurzemes, jeb bijušās Liepājas rajona sporta skolas 60 gadu jubileja, kopā pulcējot tās audzēkņus, trenerus un sadarbības partnerus. Tas ir satikšanās prieks, neviltotas emocijas un, protams, atmiņas par sasniegumiem, arī zaudējumiem, par personībām un izcilībām sportā, par visu, kas noticis 6 gadu desmitos un kam par godu simboliski tiek aizdegtas sveces. Novembris, kā jau zināms, ir patriotismu mēnesis. Treneri, sports, līdzjutēji ir Latvijas lielākie patrioti, un šovakar mēs iedegsim īpašas sveces, kas simbolizē gaismu. Pirmo sveci aicinām iedegt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētāju Aivaru Priedolu. Sveci par nākotni! Latvijas un Dienvidkurzemes novada jaunām uzvarām! Gaiši, krāšņi un lai sirdī siltums. Lai jums kopā veicāt. Šobrīd sporta skola atrodas Grobiņas sporta centrā, bet pirmais direktora kabinets atradās bijušā policijas ēkā aizputē Atmodas ielā 12. Pēc tam 94. gadā tika uzcelt PNK sporta zāle un direktora kabinets pārcēlās turien. Reformu un citu apstākļu dēļ sporta skolā mainījušies sporta veidi un arī treneri. Bet vienmēr optimistiskais Kārlis Aņus veiksmīgi tiks galā ar visiem uzdevumiem pārmaiņu laikos. 63. gadā ar laikēku starpniecību tiek aicināti pirmie audzēkņi uz treniņiem, kuri dzimuši 1946. līdz 1952. gadam, uzsākt treniņu nodarbības volejbolā, vieglatlētikā un basketbolā. Volejbola treneris Māris Zankovskis bijis viens no pirmajiem audzēkņiem, kuram ar sporta skolu saistīti 53 mūža gadi. Pēc sporta skolas dibināšanas 11 gadu vecumā es uzsāku sporta gaitas volejbolā aizputē pie treneris Ilonas Stieres. Tajos 53 gados ir gājis visādi. Kā audzēknim bija gan labi panākumi, gan sliktāki panākumi. Un gala beigās es tomēr nolēmu pēc armijas 75. gadā iestājos Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā, un pēc tam visi darba gadi, tur mainījās Liepājas rajona sporta skola, un tagad ir Dienvidkurzemes sporta skola. Un savas darba gaitas aktīvās es beidzu 2016. gadā. Es vēl ar saviem bijušajiem sporta skolniekiem, viens bija labs mums sasniegums, kur faktiski manu audzēkņu iniciatīva mēs izveidojām vīriešu komandu, kura 2014. gadā kļuva par Nacionālās līgas čempioniem. Mans treneris Māris Zankovskis, pirmais vienīgais, kas man iemīlēja sportu, dzīvi, volejbolu. Šis ir tavs krekliņš? Krekliņš, kad es sāku, tas bija trešā klasēs, 84. Tu to krekliņu bija labākā relikvija? Protams, un to mamma bija saglabājusi. To krekliņu bija saglabājusi mamma, un es biju saspēles vadītājs, tagad sauc cēlājs, un Mārs man ielika pa kapteini, un tāds es biju. Sveiks visiem pretiniekiem, aiziet sasveicināt, izlauzē, kurā vai bumbu ņemt, vai laukumu ņemt. Dienvidkurzemes sporta skolā treniņu nodarbības notiek 8 dažādos sporta veidos. Turpat 1000 bērnu un jauniešu dažādās novada vietās 40 treneru vadībā attīsta savas sportiskās spējas. Tiesa gan, skolas administrācija atrodas Grobiņā. Ir tikai administrācijas kabinets un pārējais notiek 4 sporta centra sporta bāzēs un 10 vispār izglītojošo skolu sporta bāzēs.
Kabinets ir laika gaitā mainījis vairākas reizes atrašanās vietu. Šobrīd viņš atrodas Grobiņas sporta centrā. Sporta skolas pirmsākumos bija 123 līdz 300 audzēkņi, un ar katru gadu šo te audzēkņu skaitu esam centušies pieaudzēt, un tas mums ir izdevies piesaistot ar vienu jaunu sporta veidu. Tad pirms 11 gadiem futbolu un tagad pirms 3 gadiem florbolu. Šobrīd sporta skolā strādā 16 bijušies sporta skolas audzēkņi. Prieks un gandarījums par savu audzēkņu sasniegumiem, protams, ir treneriem, kuru ieguldītais darbs nesis savus augļus. Audzēkņi piedalījušies skolēnu pasaules čempionātā, veiksmīgi startējuši turnīros Baltijas valstīs, Baltkrievijā, Moldovā, Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Čehijā, Austrijā, Itālijā, Ungārijā, Slovēnijā, Horvātijā un Bosnijā un Hercegovinā. Dažādos gados sporta skolas handbolisti un handbolists tika iekļauti gan jaunatnes izlasēs, gan nacionālā izlasē. Pašlaik, tieši tagad, pasaules kvalifikācijas spēlē Tallinā gatavojas mūsu puiši. Un starp šiem puišiem ir arī mūsu sporta skolas audzēkņi. Arturs Kuģis, Ričards Juzups un Andis Bors. Patīkam redzēt, ka tavs audzēknis ir kļūst par kārtīgu cilvēku. Ar grūtu treneru profesiju savu dzīvi saistījuši 14 mūsu sporta skolas handbola nodaļas absolventi. Joprojām par treneriem strādā 8 absolventi. Ne visi viņi ir handbola treneri, bet viņi ir treneri. Galvu tenis tagad ir tam Durbē, Āvilostā, Rucavā, Nīcā, ko aizmirst Daiga. Neaizmirst to brīnums. Pie mums ir trenējies vēl viens fakts. Kristaps Tobers, Latvijas futbola izlases kapteinis, kāds 2-3 gadus notrenējās. Tagad 2 audzēkņi no Nīcas piedalījās arī Eiropas jaunatnes čempionātā. Mums ir vēl rajonā tagad jaunākiem arī viena čempioni, un tā ir Ilva Baltuļa, pagājušajā gadā Latvijas pieaugušo čempioni, bet viņi bija mūsu jauniešos Rucavā strādāja, un tā ir Daigas Gabrūnas meita. Daiga piedalīties toties izaudzībā. Mans sporta gaids turpinājās ne tikai aizputē, bet esmu nonācis līdz Groviņai, tepat blakām Kapsētas skolā, kur kā sporta organizators, protams, organizēja dažādas sporta nodarbības un sacensībās piedalījāmies līdz tas sporti pārējie basketboli, futboli, volejboli, daudziem apnika un lēmām pievērsties citam sporta veidam. Un šobrīd ir tik tālu esam izauguši, arī šobrīd notiek spēle, kur piedalās pirmajā līgā komanda. Un arī jaunie censoņi parādījušies. Un ir jau šobrīd 6 grupiņas tādas, kur piedalās Latvijas čempionātos. Viens no lielākiem sasniegumiem tas bija pagājušo gadu, kur parādījām zobus šī laika, kā saka, spēcīgākām vienībām, kas ir Cēsīs, Rubenē, tad U12 vecuma meitenes ieguva 2. vietu Latvijā. Šobrīd Dienvidu Kurzemes sporta skolā futbola programmā būs 240 audzēkņi. Skolā ir akreditēts V20 un V30 programmas. Audzēkņiem piepildījuši grupas no sākuma sagatavošanas līdz pat augstākais sporta meistari. Šosezonu Latvijas čempionātā futbolā 11-11 startējām ar 3 komandām. Kurzemes jaunatnes čempionātā bijām pārstāvēti ar 12 komandām mazajos vecumos. Dienvidu Kurzemē ir izaudzis, salapojis un dod augļus skaists futbola koks. Jauns vieglatlētikas uzplaukums aizputē sākas ap 79. 1980. gadu, kad darbu aizputē uzsāk sporta skolotājs un treneris Andris Kajūm.
Šķiet, vieglatlētika sporta skolā Andra vadībā atgūst jaunu elpu. Savā trenera karjerā no 1980. līdz 2005. gadam Andris Kaju ir izaudzinājis daudzus talantīgus audzēkņus. Viņa audzēkņi dažādās vecuma grupās ir bijuši Republikas vieglatlētikas sacensībās godalgoto vietu ieguvēji. Atskats uz sporta skolas audzēkņu sasniegumiem dažāda mēroga sacensībās un čempionātos tik tiešām ir iespaidīgs, un cerēsim, ka tāds tas būs arī turpmākajās desmitgadēs. Gribam teikt Dienvidkurzemes novada pašvaldības domas priekšsēdētājiem Aivaram Priedolam, jo jūs jau redzējāt, cik daudz no mums viņam jāapģērb, jānodrošina ar inventāru, jāpiešķir budžetā līdzekļi, lai mēs tiktu ne tikai uz visām Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules vietām. Mēs bijām 8 novada atsevišķi, jo sporta skola ir vienīgā iestāde, kas ir joprojām bijusi visiem kopīgi un ceru būs arī turpmāk. Es ceru, ka es varēšu aicināt visus deputātus strādāt šogad taupīgi, ietaupīsim uz sociālo palīdzību, jo es ceru, ka cilvēki, visa sportistu gara būs veseli un veiksmīgi, un ietaupīt to naudu nākošajā, tad, kad būs tie 1000 audzēkņi, veltīsim visu sporta skolai. Nākošais budžets noteikti nebūs viegls, bet es domāju, ka atradīsim un galvenais, lai jaunatni ir sportot griboši un izglītojās, un tad jau nauda atradīsim. Sporta skolai ir sena tradīcija nozīmīgās jubilejās un svētkos apbalvot labākos audzēkņus un trenerus, kā arī teikt paldies sadarbības partneriem. Tā ir gan pašvaldība, arī bijušo pašvaldību vadītāji, skolu direktori un sporta bāžu vadītāji. Dienvidkurzemes sporta skola ir mūsu draugi, jo viņi attīst, atbalsta mūsu sporta veidu. 11 gadus jau es ceru arī uz turpmāku sadarbību, ceru, ka esmu pārliecināts, ka ar Dienvidkurzemes sporta skolas palīdzību un ar pašvaldības palīdzību mēs realizēsim vēl ļoti daudz un nozīmīgus projektus mūsu sporta veidu attīstībā, tātad futbolā. Ko es gribētu novēlēt Dienvidkurzemes sporta skolai? Saules mūžu! Paldies! Daini, tu spēlē volejbolu. Es ceru, ka arī futbolu prot spēlēt. Sajūtas ir ļoti labas, jo ir tik daudz ciemiņu sanākuši. Priecātos, ka mēs ikdienā arī varētu tādā kuplā skaitā tikties, bet tā kā mēs esam lielākais Latvijas rajons, tad, diemžēl, mēs tiekamies pārāk reti. No saviem kolēģiem vienmēr jānovēl izturība, pacietība un varbūt tās spēļu rezultāti nav tie paši galvenākie, svarīgākie, kad viņu audzēkņi izaug par kārtīgiem Latvijas patriotiem.